Liesmas pārņēma daļu no Ingas mājas, ko ģimene vien pirms 4 gadiem bija iegādājusies un atjaunojusi. Ugunsgrēka brīdī sieviete ar audžu dēlu atradusies iekštelpās līdz mirklim, kad puisis ieraudzīja dūmus un abi steidza glābt savu dzīvību. Izvērtējot postažu, cietušie saprata, ka šoreiz ar tuvējo līdzcilvēku atbalstu būs par maz, tāpēc lūdza plašāku sabiedrības palīdzību. Es neprotu lūgties prasīt, es nezinu pateikt patiesībā. Mēs varam fiziski ar rokām palīdzēt, bet finansiāli mēs neviens nevaram. Mums tāds periods ziemā arī, kā jau ir iesācies mazāk tie darbi. Un tā jau, ja jau būtu līdzekļi, tā jau mēs jau sen būtu ārdījušies, ņēmušies. Bet ir tā, jā, kad ja ir kādam kādu lieku materiālu, ko atdot, tad priecāsimies pa katru sīkumiņu. Fonda pēc ugunsgrēka pārstāvji šodien saka lielu paldies visiem labdariem, kas nākuši talkā. Saziedota pietiekami liela naudas summa, lai sāktu atjaunošanas darbus. Uz doto brīdi jau ir saziedojuši vairāk nekā 3000, un, protams, laiks šobrīd arī ir labs, bet diezgan arī augsti. Tomēr mums īsā laikā un pēc iespējas ātrāk ir jāpalīdz cilvēkiem, jo tomēr ir problēmas ar siltumu, jumts. Pēc iespējas ātrāk mēs mēģinām kaut kā līdzēt viņiem un kaut kā iepirkt viņiem materiālus. Un, protams, ja cilvēkiem joprojām ir vēlme palīdzēt, ir atvērti mūsu tālruņi un ir iespēja palīdzēt. Ja arī, protams, ir kaut kāda iespēja līdzēt vienkārši ar materiāliem, jo Ingas dēli ir ar labām rokām, paši ir spējīgi arī kaut kā līdzēt savai mājai. Un, protams, būsim ļoti pateicīgi, ja kādam būtu iespēja līdzēt. Pateicoties līdzcilvēku atbalstam, ugunsgrēkā cietušajiem būs iespēja pamazām atgriezt mājokli sākotnējā izskatā un nodrošināt, ka telpās atkal varēs dzīvot. Zvanot uz ekrānā redzamajiem tālruņa numuriem, jums joprojām ir iespēja finansiāli atbalstīt nelaimē nonākušo ģimeni. Tāpat varat privāti sazināties ar Ingas dēlu Mārtiņu, ja jums ir pieejami materiāli, kas noderētu ēkas renovācijā. Arta Beinoroviča, Gatis Gajevskis, Degpunktā.